Šodien es gribu parādīt, kā sasniegt 10 000 eiro mēnesī jau 2026. gadā. Starp maniem sekotājiem ļoti daudziem mērķis ir tieši 10 000 eiro mēnesī, kas ir 120 000 gadā. Un tas ir iespējams. Un tieši šodien es parādīšu ne teoriju, ne motivāciju, bet reālu soli pa solim sistēmu, kas strādā maniem klientiem un citiem ekspertiem, kas jau ir sasnieguši šo mērķi bez komandas, bez starta kapitāla, bez lielas auditorijas. Jo viss, kas tev ir vajadzīgs, ir skaidra stratēģija un pārdošana. Un, protams, drosme sākt ar to, kas tev jau ir. Un ja tu šobrīd esi tajā posmā, kur tu jūti, ka vari vairāk, tu zini, ka vari un gribi palīdzēt cilvēkiem, bet ienākumi ir haotiski, mazi vai viņu šobrīd nav vispār. Tad šis video ļoti skaidri parādīs tev, kā to mainīt un iedalīs tavu dzīvi pirms un pēc. Jo problēma nav tevī, problēma ir tajā, ka tu vienkārši vēl nezini kā. Sāksim pavisam godīgi. Lielākā daļa iesācēju tā arī paliek iesācēju līmenī. Un tas nenotiek tāpēc, ka cilvēki būtu slinki vai tāpēc, ka viņiem trūktu talanta. Tas notiek tāpēc, ka viņi sāk ar nepareizajām lietām. Ko viņi dara? Viņi iegūst vēl vienu certifikātu. Skaista mājaslapa, ilga strādāšana pie logo izveides, zīmola grāmatas, uzņēmuma reģistrācijas, kurš vēl neko nepelna. Biznesa pamatu kārtošana, vēl neesošam biznesam. Un tajā pašā laikā viņiem nav pārdošana, kas ir vissvarīgākā lieta pašā sākumā, jo tā ir tava biznesa asinsrite. Un, protams, ka tad rodas vilšanās, jo ir sajūta, ka tu tik daudz dari, tik daudz mācies, tik daudz ieguldi, bet tā arī neredzi nekādu rezultātu. Un nav tā, ka šīs lietas nebūtu pareizas. Nestrādā tas, ka tu izvairies no pārdošanas. Bez pārdošanas nav nauda, klientu keisi, jeb atsauksmes, izaugsmes. Un ir tikai izdegšana. Te būs vēl klasiskās kļūdas, kuras pieļauj iesācēji. Pirmais, viņi pārdod lētus digitālos produktus bez piepārdošanas, un viņiem nemaz nav ko piepārdot. Viņiem nav augstas cenas produkta, jeb kaut kādam augstāka līmeņa piedāvājuma. Viņi veido random saturu bez skaidra pozicionējuma, viņu Instagrams ir totāls hauss. Viņi nemēra datus, bet dzīvo kaut kādās emocijās un plūsmā. Viņi neseko plānam, bet seko kaut kādām savām sajūtām un noskaņojumam. Un viņiem nav sistēmas. Un bez sistēmas 10 000 eiro mēnesī var būt tikai nejaušība vai veiksme. Nevis rezultāts, kuru tu vari atkārtot un dubultot. Un šeit lielākā daļa cilvēku iesprūst un apstājas, bet patiesībā tieši šeit viss sākas. Un tagad es parādīšu, ar ko tieši tev ir jāsāk, ja tu gribi, lai bizness tiešām sāk augt. Ja tu gribi 10 000 eiro mēnesī, tev jāsāk ar pārdošanu. Nevēlāk, nekad tu būsi gatava, nekad tu būsi pārliecināta. Tieši tagad. Un te ir ļoti laba ziņa. Pārdošana sākumā nemaksā absolūti neko. Tev nav jāsāk ar produktu, ar mājaslapu, ar kursu platformu. Tev jāsāk ar sevi, ar savām prasmēm, savu pieredzi un zināšanām. Pajautā sev, ko tu proti, kādu problēmu tu vari atrisināt cilvēkiem un par ko cilvēki tev jau tagad jautā padomu. Un sāc piedāvāt savas prasmes, savas zināšanas, savu pieredzi, savu enerģiju. Un dari to 1:1 formātā, pakalpojumu formātā, nevis kaut kādos lētos digitālo produktu formātos. Piedāvā to konkrētiem cilvēkiem, nevis visiem. Tev nevajag daudzus klientus, tev vajag tikai savus
pareizos klientus, lai tev parādās naudas plūsma, lai tev parādās pārliecība un, protams, lai tev parādās reāli pierādījumi, klientu keisu un atsauksmes. Tas ir pamats visam pārējam. Un tad, kad tev parādās nauda, viss interesantākais tikai sākas. Tev beidzot ir resursi domāt kā uzņēmējai, nevis tikai kā ekspertam. Un šeit tev ir jāsāk attīstīt viena ļoti svarīga prasme – domāt kā mārketologam, nevis kā ekspertam. Lielākā daļa ekspertu iestrēgst tieši šeit. Viņi ir ļoti labi savā jomā, zinoši, spēcīgi, ar pieredzi, bet viņi nesaprot, kā strādā jaunā laika mārketings, īpaši online mārketings. Un online vidē nepietiek būt labākajai. Ir jāprot komunicēt savu vērtību. Ir jāprot nokomunicēt savu vērtību tā, lai cilvēki pērk. Un cilvēki nepērk labākos produktus, viņi nepērk gudrākos ekspertus. Viņi pērk tos, kurus saprot un kuri rezonē viņiem. Tev ir jāsāk domāt, kā cilvēki tevi redz. Kāpēc, lai viņi paliktu kopā ar tevi? Un kā veidot attiecības tā, lai viņi tev uzticas? Un tas ir tavs pozicionējums. Tā ir attiecību veidošanas māksla, komunikācijas psiholoģija un regulāra parādīšanās. Neperfekti, bet regulāri. Kad cilvēks ienāk tavā profilā, 5 sekundēs viņam ir jābūt skaidram, kam tu palīdzi un vai tu vispār esi priekš viņa. Kā tu risini cilvēku problēmu un kāds ir nākamais solis. Ja tas nav skaidrs, nauda vienkārši aiziet garām. Un pat ar perfektu profilu ir vēl viena lieta, ko lielākā daļa negrib darīt. Viņi nepārdod un gaida, kad klienti atradīs viņus. Tā ir viena no lielākajām ilūzijām online biznesā, kad būšu redzama, klienti paši nāks. Nē, sākumā viņi nenāk, un tas ir normāli. Tāpēc ej uz kopienām, ej uz networkingu, piedāvā sadarbības, uzraksti cilvēkiem, piedāvā savus pakalpojumus. Esi aktīva, izrādi iniciatīvu, bez kauna, bez drāmas, tu neradi nekādu spiedienu, tu vienkārši piedāvā savu risinājumu. Un paralēli, protams, pēti tirgu, skaties, par ko cilvēki maksā, kas viņiem sāp, kādas ir viņu problēmas un kā tu vari viņiem palīdzēt. Jo bizness un nauda nav par intuīciju vien. Tie ir reāli dati, kurus tu pēti, un cilvēki nemaksā par to, kas viņiem nav vajadzīgs. Viņi maksā par to, kas viņiem atvieglo dzīvi, kas risina viņu problēmas. Un dara to esošā laika vienībā, jo būsim godīgi, šobrīd cilvēkiem diez vai ir vajadzīga veca Nokia 3310. Viņiem ir vajadzīgs mūsdienīgs iPhones ar konkrētām tehnoloģijām, ar konkrētām funkcijām. Tieši tāpat arī tavs piedāvājums ir jāapdeito esošā laika vienībā, jo tas, ko tu piedāvāji 2 gadus atpakaļ cilvēkiem, vienkārši vairs var nebūt aktuāli. Un tad, kad tu sāksi pārdot, radīsies nākamā problēma. Tev jau būs klienti, diezgan daudz, un tu visdrīzāk darīsi visu pati. Un tā atkal ir viena no lielākajām un biežākajām kļūdām, ko pieļauj cilvēki, un tā arī nesasniedz 10 000 eiro mēnesī. Un tā ir deleģēšana. Sākumā, jā, tu dari visu pati, un tas ir absolūti normāli. Un, jā, līdz pat apmēram 100 000 eiro gadā tu vari izdarīt visu pati. Es esmu tam pierādījums, mani klienti ir, bet jautājums nav vai var. Jautājums ir, vai vajag. Ja tu gribi 10 000 eiro mēnesī un vairāk, tu nevari visu darīt viena mūžīgi. Sāc deleģēt montāžu, administrāciju, noteikti grāmatvedību, kaut kādas tehniskās lietas. Ne tāpēc, ka tu to neproti, bet tāpēc, ka tavs laiks ir vērtīgāks kaut kur citur. Tad, kad tu sāc deleģēt, tad tev parādās laiks domāt plašāk. Domāt par to, kāds ir nākošais solis. Plus tev parādās atbildība par tiem cilvēkiem, kuriem tu dod darbu. Tu esi spiesta domāt plašāk. Un tad patiesībā sākas pats interesantākais solis, kas tevi atved
pie 10,000 un pat vairāk. Tie ir launči, jeb masveida pārdošanas. Tie ir grupas projekti, kurus tu vadi, palīdzot lielākam cilvēku skaitam vienlaicīgi, nevis tikai 1-pret-1. Tās ir sadarbības, kas ienes tev gan jaunu auditoriju, gan arī, protams, vairāk naudas. Tad, kad tev ir jau laba pieredze, tev ir klientu keisi, jeb atsauksmes, un tu jūties gatava vadīt lielākas cilvēku masas, tu vari plānot launčus, kuros pārdod grupas projektus. Jo tieši ar launčiem un grupas projektiem tu vienā piegājienā vari nopelnīt daudz vairāk naudas nekā pārdodot 1-pret-1 pakalpojumus un pārdodot katru mēnesi. Tu uztaisi masveida pārdošanu, un tad tev ir laiks atpūsties, plānot, domāt nākošo pārdošanas procesu un, protams, nākošos projektus. Piemēram, mana kliente Sandra, viņa taisa sezonālus launčus, kas atvieglo viņai dzīvi, jo pirmkārt viņai vairs nav jāpārdod katru mēnesi, kas rada milzīgu stresu. Otrkārt, viņa vairs nepārdod savu 1-pret-1 konsultāciju, jeb nemaina savu laiku pret naudu. Viņa vienlaicīgi palīdz lielākam cilvēku skaitam, vadot tieši grupas projektus. Un tieši tas viņai dod brīvību būvēt savu biznesu, augt finansiāli, attīstīt savu komandu un, protams, veltīt laiku sev un savai ģimenei. Piemēram, es pārdodu gan sezonāli, gan ik mēnesi, gan katru dienu. Tā ir mana stratēģija. Es pārdodu gan grupas projektus, gan self-paced versijas, kur cilvēks var iziet pats cauri informācijai, noskatīties sev ērtā laikā, vispār bez manas iesaistes. Un es pārdodu katru dienu, jo man vienkārši ļoti patīk to darīt. Un te ir svarīgi saprast, ka mērķis nav sasniegt 10,000 eiro mēnesī. Mērķis ir sistēma, kas tev šo naudu ienes, lai tu vairs nemainītu laiku pret naudu un neesi atkarīga no plūsmas un noskaņojuma un neradi sev stresu katru mēnesi. Tātad, apkopojot, lai pelnītu 10,000 mēnesī un vairāk, tev nevajag sākt ar mājaslapas izveidi, ar logo izveidi, kaut kādu zīmolu grāmatu vai pat CR reģistrēšanu. Tev vajag fokusēties uz pārdošanu. Sāc domāt kā uzņēmējs, nevis tikai eksperts. Uzņemies iniciatīvu, meklē klientus, meklē tos klientus, kas ir gatavi maksāt vairāk, kas ir gatavi ieguldīties un kļūt par taviem top caseiem, lai tev būtu superforšas atsauksmes un tu varētu pēc tam caur viņām pārdot. Sāc deleģēt pamazām, soli pa solim. Paņem virtuālo asistentu, sāc deleģēt mazos darbus. Jo ātrāk tu iemācīsies deleģēt, jo ātrāk tu sāksi domāt par savu nākošo vērienu, kur ir launči, grupas programmas, kur tu vairs netirgosi savu laiku pret naudu. Lai izveidotu savu personīgo zīmolu un sasniegtu šīs lietas, tev nevajag sākumā 100,000 sekotāji, tev nevajag virālus video un kaut kāds masveidas reklāmas. Tev vajag strateģiski izveidot savu personīgo zīmolu. Un ja tu esi gatava to veidot, ja tu esi gatava pelnīt ar mazu, bet lojālu auditoriju, High Caliber Brand gaidīšanas saraksts ir atvērts. Programma, kurā es palīdzu izveidot personīgo zīmolu, kas strādā kā biznesa modelis. Programmā mēs strādājam ar tavu pozicionējumu, veidojam un apgūstam satura stratēģijas, kas pārdod. Paralēli mēs strādājam ar tavu piedāvājumu izveidi un, protams, mācamies, kā pārdot caur saturu online vidē. Un, protams, mēs apgūstam arī launču procesu, lai tu vari veidot savus grupas projektus un pārstāt mainīt savu laiku pret naudu. Un, ja tu esi gatava visu šo apgūt, meklē linku aprakstā. Paldies, ka skatījies un tiekamies nākošajā video.